Tātad mani sauc Valentīna Lapiņa un strādāju gastroenteroloģijas, hepatoloģijas uzturu terapijas centrā, gastrointestinālās endoskopijas nodaļā. Vides un saskarsmes nozīme pacientu aprūpei ir ļoti svarīga, jo tad, kad mēs nonākam medicīnas iestādē, mēs gribam, lai pret mums izturās saprotoši, uzmanīgi, un līdz ar to mēs arī tā cenšamies savu darbu veikt nodaļā. Un endoskopiskās izmeklēšanas pārsvarā tiek veiktas specializētās, īpaši aprīkotās nodaļās, kā jūs ziniet. Tāda endoskopijas var veikt arī operāciju zālē, ja tas ir nepieciešams, palīdzēt ķirurgiem viņu darbā. Tādas izmeklēšanas kā pankreatogrāfija, fistulogrāfija notiek rentgena kabinetā. Izņēmuma kārtā, ja pacients nav transportējams, viņam smagas blakus saslimšanas, tad mēs arī ejam pie pacienta ar visu savu ekipējumu uz nodaļu. Varētu būt arī pielāgotas telpas, tāda kā pārsienamā istaba. Šeit jūs redzat tādu telpu, kādu pacientam nevajadzētu redzēt. Telpa pēc procedūras ir jāsakop, un pacientam ir jāienāk tādā telpā, lai viņš justos speciāli gaidīts, un speciāli viņam šī telpa ir sagatavota. Es atvainojos, mēs diemžēl neredzam, slaidi nepārslēdzas. Vitālis jau tev pazuda, vairs nav. Tūlīt būs Vitālis atmirkli. Vitālī man pazuda slaidu. Slaidus neredz. Nepārslēdzas prezentācija, mums rādās PowerPoints vienkārši. Pamēģināsim vēlreiz nošķirot. Tehnika mazliet šķobās, bet nekas. Tagad var redzēt? It kā jā, var redzēt, bet tev ieslēdz slideshow, lūdzu. Un pārēj tad uz priekšu. Tā. Tā, notiek? Nē, pagaidām, nē. Mēs pat neredzētu, ka tu braukā pa ekrānu. Tā, šītai? Tagad var likt slideshow vietā, jā, jo viņš kustās, tagad ir kārtībā. Tagad slideshows ir palaists. Tagad var redzēt, ka pārslēdzas? Slideshow mēs neredzam. Mēs redzam, ka iet prezentācija, bet mēs redzam katru nākamo slaidu. Jā, tas nav slideshow režīms. Bet galvenais, ka jūs varat pārslēgt slaidus. Jā. Jā? Tā. Pie kā mēs palikam? Pie šī laikam. Pie nākamā. Tā, lai gan paaugstinās medicīnisko tehnoloģiju tehnoloģiju līmenis, pacientam ir ļoti nepieciešams kontakts ar māsu. Katrs pacients vēlas justies droši, saņemt atbalstu, jo, kā rakstīja Džeims, ka daža fakta uztvere izraisa dvēseles satraukumu, ko dēvē par emocijām. Un emocijas rodas kā atbildi uz konkrētu situāciju, tāpēc pacienti ir satraukti, sakreņķējušies, varbūt reizēm negatīvi noskaņoti pret personālu. Un saskarsmē ar pacientiem nav mazsvarīgu sīkumu. Dažkārt tieši tie rada ļoti lielas problēmas. Aizgāja slaids nākošais. Nē, Valentīna, nav. Mēs stāvam uz 3. slaida.
Jā, tas varētu būt trešais. Viens no galvenajiem māsas profesijas izvēles motīviem ir palīdzēt cilvēkiem. Ir šis slaids redzams? Nē, tas ir par to neskārtoto telpu. Tā, atsmirkli, mēģināsim tā. Šī ir nesakārtotā telpa. Nākošais slaids redzams? Nē, nekustās uz priekšu. Mums kustas. Tagad ir. Varbūt tā mēs šitādā režīmā turpināsim. Jā, šitā Jā. redz? Jā, ja varbūt kaut kas ar internetu vienkārši. Jā, varētu būt. Tā, šo tēmu es jau tātad, kad tieši dažkārt mazi sīkumi rada aprūpē un pacientam lielas problēmas, tāpēc sīkumu aprūpē nekad nav. Viens no galvenajiem māsas profesijas izvēles motīviem, protams, ir palīdzēt cilvēkiem. Un saistībā ar endoskopiskām izmeklēšanām māsa ir gan informācijas sniedzēja par atbilstošo izmeklējumu, gan skolotājs, kuras māca savus kolēģus, izglīto pacientu, piemēram, pār sagatavošanos gastrointestinālajām izmeklēšanām. Pacienti kopā ar māsām un ārstiem piedalās lēmumu pieņemšanā, kas attiec uz viņu kopšanu. Tāpēc jādod iespēju pacientiem izteikt savas domas un māsām tās jārespektē. Kā tas varētu būt? Piemēram, ja pacients atsakās saņemt intravenozo narkozi, jeb atsakās no kāda medikamenta, tad ārsts izvērtē šo situāciju un respektē un cenšamies veikt izmeklējumu bez medikamentu ievades. Informācijas iegūšanā un pacientu informēšanā, savstarpējām attiecībām ir ļoti liela nozīme saskarsmes prasmē. Pacientam ir būtiski redzēt un just, ka tiek saprasti, ka māsa ir palīgs problēmu risinājumos, izprotot pacienta pārdzīvojums konkrētā situācijā. Piemēram, tāds izmeklējums kā kolonoskopija rada nērtums sajūtu sievietēm mēnešu reizēs, varētu būt arī caurejas, un tas rada ļoti lielu nērtību sajūtu, un māsas uzdevums šajā gadījumā ir nomierināt, iedrošināt, novērst atbilstošos nērtības momentus, saprašanās starp māsu un pacientu, rada paļāvību pacientā māsu rīcībai, viņa uzticās māsai. Tātad viss, ko viņa darītu, tātad tas viss būtu pareizi, un pacients jūtās droši, un viņam ir pārliecība, ka jebkurā situācijā saņems absolūtu pilnvērtīgu palīdzību. Līdz ar to māsa ir pacienta uzticības persona, ja tā varētu teikt konkrētajā brīdī, un par to pēc procedūras māsas kopā ar anesteziologu komandu un ar ārstu komandu, jo mēs strādājam, kā jūs ziniet, visi komandā. Šis nav individuālais darbs, ir ļoti patīkami vienmēr dzirdēt tādu vienkāršu vārdiņu kā paldies. Taču reizēm rodas arī tāda situācija, kad respektējot pacientu tiesības, māsai ir cilvēcīga vēlēšanās nepazemot sevi. Tie varētu būt gadījumi, ka pacients ir agresīvs, neapmierināts ar iepriekšējo izmeklēšanu, kas ir veikta citā medicīnas iestādē, tad šeit nedrīkst paļauties uz to momentu, kad pacients izaicina uz kādu negatīvu attieksmi. Lai sasniegtu šo kopējo mērķi, sapratni starp personālu un pacientu, ir tāda lieta,
kas ir nepieciešama, tā ir mijiedarbība. Un to var sasniegt ar problēmas risināšanu atbilstošu pacientu vajadzībām, savstarpējo vienošanos, jo pacients vēlas saņemt zināšanas, un māsa ir gatava tās sniegt. Savstarpējās māsas un pacienta attiecībās saprasties palīdz pietuvināšanās otram cilvēkam, tas saucamais identifikācijas mehānismi, bez kuriem māsas profesija nav iedomājama. Empātija, kas raksturojas kā māsas spēja psiholoģiski iejusties klienta situācijā, domāšanā, kā viņš jūtās, ko viņš domā, varbūt saprast pacienta dvēseles stāvokli. Bez empātijas nav tāda lieta kā līdzjūtība. Refleksija savukārt spēja iedomāties sevi cita vietā, tas ir skats no malas uz saskarsmes situāciju. Šie abi mehānismi palīdz aprūpes procesā iesaistītajām personām labāk saprast vienam otru un izvairīties no nepatīkamu situāciju veidošanās. Kā mēs zinām, tad saskarsme ir galvenā cilvēka esamības forma. Un visi cilvēku darbošanās veidi notiek caur šo. Kas no veselības aprūpes darbiniekiem, protams, prasa milzīgu psiholoģisku slodzi. Sevišķi daudz piepūles vajag neizrādīt emocijas, kad izmeklējuma laikā jūs redzat negatīvu atradi. Darba dienas laikā tās var būt vairākas. Un kas notiek? Notiek tā, ka pacients vienmēr vēro aprūpes personālu, katru jūsu kustību, sejas vaipstus, mēģina ieklausīties, ko jūs savā starpā runājat, varbūt viņš kaut ko saklausīs, balss intonācijā. Un ķermeņa valoda katram no mums ir ikdienas izteiksmes veida būtiska sastāvdaļa. Jo ķermenis ir viens no izteiksmīgākajiem informācijas sniedzējiem. Tā kā arī šai ziņā pacients vienmēr ir ļoti vērsts uz personālu. Tāpēc endoskopijas nodaļas personāls vienmēr seko saviem izteikumiem, grimasēm, balss tonim, noskaņojumam, lai pacientu psiholoģiski netraumētu. Vide nozīmē vairāk nekā tikai mūsu atrašanās vietu. Pirmajā slaidā jūs redzējāt to negatīvo vidi, kādu no pacientam nenāktos redzēt. Un pacientam nonākot sev svešā vidē, endoskopija nodaļā ir vajadzīgs laiks adaptācijai, un māsai ir jāpalīdz to izdarīt. Pacientiem, piemēram, ar Krona un Koli diagnozēm, kā viena no pavadošām saslimšanām, ir depresija. Un kuņģa zarnu trakta saslimšanām ir raksturīga nervozitāte, neapmierinātība. Uz endoskopiju pacientiem vērstai aprūpes aktivitātei ir arī psiholoģiska funkcija – mazināt pacienta bažas, rūpes un celt pacienta pašvērtību. Pacienta rīcība noteiktā situācijā ietekmē viņa agrākā pieredze, bet pieredze, ko viņš gūst šobrīd, savukārt ietekmēs viņa izturēšanos nākotnē. Latvijai 2004. Gada maijā iestājoties Eiropas Savienībā pieaug veselības pakalpojumu sniegšanas skaits ārvalstu pilsoņiem. Protams, ir endoskopiskās izmeklēšanas. Un kā viena no svarīgākajām tēmām māsu darbā ar pacientiem ir pacientu kultūrvides ievērošana un aprūpe saskaņā ar to. Tātad, kā mēs redzam, šīs smaidīgās, skaistās Āfrikas meitenes, pacientu reliģiskā, ētiskā un kultūras aprūpe garīgo vajadzību kontekstā ir viens no holistiskās aprūpes aspektiem.
Aprūpējot citautiešus, māsai būtu liederīgi zināt, kādai kultūrai pacients piederīgs, kā kultūra ietekmēs slimības uztveri. Saņemot informāciju par vidi, kurā pacients dzīvo, kultūras ietekme uz pacientu uzvedību tiek veidota pacientu aprūpe. Pacientam nonākot ārstniecības iestādē, māsai savā praktiskajā darbā ir jāprot noteikt pacientu vajadzības un iespēju robežās tās nodrošināt, piemēram, apkopi. Kultūras vērtības ir ļoti svarīgas, mācot pacientu piemēroties medicīniskajam režīmam. Mums, piemēram, bija paciente, kurai, piemēram, 12. noteikti vajadzēja veikt lūkšanas rituālu. Ir atlikušas dažas minūtes, piemēram, līdz plānotiem izmeklējumam, taču, protams, mēs ļāvām veikt šo viņas rituālu un tad veicām savu endoskopisko izmeklēšanu. Tātad mēs respektējām viņas vēlmi atbilstoši viņas kultūrai. Katram pacientam, neatkarīgi no viņa vecuma, tautības vai rases, ir savas pamatvajadzības, ko pacients apmierina sev pieņemamā veidā, un šo veidu ietekmē kultūrālā un sociālā vide. Par nozīmīgu faktoru māsu praksē jāuzskata valodas prasme, kādā runā pacients. Angļu, krievu valoda, kā saziņas saskarsmes veids šobrīd tiek pielietot ļoti bieži. Tas rada drošības sajūtu pacientos. Notiek kvalitatīva, appusēja informācijas sniegšana un saņemšana, kas ir ļoti nepieciešama kvalitatīvas aprūpes nodrošināšanai un dažādu starpgadījumu novēršanā. Apmierināti pacienti arī labāk iesaistās ārstēšanās procesā. Un saulaicīga pacienta informēšana un sagatavošana, protams, sekmē endoskopisko izmeklēšanu kvalitāti un nodrošina pacienta un personāla sadarbību. Ļoti žēl, kad attiecībā par pacientu sagatavošanu šis jautājums joprojām ir ļoti aktuāls un pacienti nāk uz izmeklēšanu slikti sagatavoti, jeb nemaz nesagatavoti. Līdz ar to ir problēmas gan pašam pacientam, jo izmeklējums ir jāatliek, tātad tiek tērēts laiks, pacienta nervozitāte un tiek neliederīgi izmantots arī endoskopiskais nodrošinājums, tātad instrumenti un visa endoskopiskā komanda. Pacientu sagatavotību gremošanas trakta izmeklējumiem būtu labāka, ja pacients saņemtu pietiekamu informāciju. Tātad nesagatavoti pacienti gan fizioloģiski, gan psiholoģiski. Tas joprojām, diemžēl, arī notiek. Pēc māsas teorētiķis Hendersons domām, ja pacientam būtu zināšanas to darbību veikšanā, kuras viņam nodrošinātu labu veselību vai izveseļošanos, tas palīdzētu viņam atjaunot neatkarīgi, cik ātri vien iespējams. Ja individam rodas jautājums par savu veselību jautājumos, kas ir saistīti ar gremošanas traktu, tas ir iespējams atrisināt viņam pieņemamā laikā un medicīnas iestādē. Negribētu gluži teikt piekrist, zinot gaidīšanas rindas un problēmas šajos jautājumos. Izvērtējot pacientu sūdzības, endoskopijas veikšanas nepieciešamības un indikācijas vienmēr nosaka ārsts. Pacients var piekrist kādai manipulācijai vai nepiekrist, ja ārsts vai māsa saprotamā veidā viņam ir izskaidros, kas ar viņu tiks darīts, iepazīstinājis ar visiem iespējamiem riskiem un ārstēšanas metodēm.
Acu mirkli aizķērās dators atkal. Tā. No pacienta psiholoģiskās sagatavotības, vispārējās stāvokļa un lokālo izmaiņu raksturu izmeklējumos orgānos ir ļoti atkarīga sekmīga endoskopiska izmeklēšana. Un tikai informēts pacients ir atbildīgs par savu lēmumu un tā sekām. Savukārt aprūpes personāls ar savu parakstu apliecina savu atbildību. Un labai veselībai ir jābūt ikviena sabiedrības locekļu mērķim, bet mērķa apzināšanās un realizēšana ir iespējama tikai tad, ja pacientam ir zināšanas un prasmes tās sniegšanā. Mazliet par darba drošības jautājumu ievērošanu endoskopiju nodaļā. Darba drošības noteikumi saistās gan ar pacienta, gan ar personāla aizsardzību. Visas modernās endoskopiskās aparatūras darbībai ir nepieciešama elektrība. Tāpēc tās eksploatēšanā rūpīgi jāievēro pilnīgi visi instrukciju prasības, kabeļu slēgumi, sazemojumi, pielietojumi un tā tālāk. Nekādā gadījumā nav pieļaujama bojātas iekārtas eksploatācija. Un nekādā gadījumā nav pieļaujams mēģinājums labot to pašiem. Bojājumu gadījumos to eksploatāciju nekavējoties ir jāpārtrauc, regulāri jāpārbauda elektriskās drošības kontaktu savienojumi un tā tālāk. Saņemot jaunu tehniku, rūpīgi ir jāizstudē visi noteikumi, instrukcijas, kas saistās ar šīs tehnikas pielietošanu. Un darbiniekiem vienmēr ir jāievēro drošības noteikumi darbā ar elektroiekārtām un to kopšanā. Otrs svarīgs darba drošības jautājumu ievērošanā ir agresīvie ķīmiskie līdzekļi, kuri efektīvi iedarbojas uz sporām, baktērijām, nūjiņām un citiem mikroorganismiem endoskopiju izmeklēšanās pielietojamo instrumentu apstrādē, lai maksimāli mazinātu infekcijas pārnešanas risku. Taču tie ir kaitīgi cilvēku veselībai. Tāpēc, darbojoties ar tiem, ir jāievēro maksimāla piesardzība, jo nonākot uz ādas vai gļotādas, tie var izraisīt apdegums. Ja tas ir noticis, šķīduma nokļūšanas vieta jāskalo ar masīvu ūdens daudzumu un noteikti jāmeklē mediķu palīdzība. Visi mūsdienu efektīvie endoskopu dezinfektanti ir ar ievērojumu sensibilizējošu efektu. Pēdējo iedarbībai visvairāk ir pakļauts endoskopiju māsas. Iedarbība notiek kontaktceļā, tāpēc jārūpējas ne tikai par efektīvu ventilāciju, bet arī stingru endoskopiskās tehnikas aprūpes kārtību, par ko jau arī minēja doktors Krustiņš. Ķīmiskie līdzekļi personālam var izraisīt astmātisku stāvokli, rinītu, dermatītu, konjuktivītu un citas lielākas vai mazākas problēmas. Novērot arī slikta duša, galvas sāpes, deguna asiņošana. Pēc nepareizas iemuša apstrādes pacientam, piemēram, asiņaina caurē, mēles surstēšana. Aprūpē lietojamiem šķīdumiem ir jābūt anotācijām, kurās strikti norādīts iespējamās lietošanas koncentrācija, sagatavošanas veids, uzglabāšana, darba vide, drošības pasākumi. Darbā dezinfekcijas šķīdumiem jāievēro iepriekš minētais, lai izsargātos no toksiskām, alerģiskām reakcijām un nodarītu mazāku ļaunumu strādājošo veselībām. Tāpēc, izvēloties ķīmiskos apstrādes līdzekļus, ir jādomā par to mazāk kaitīgo iedarbību uz personālu pacientu veselību, tā efektivitāti stingri ievērot instrumentu un šķīdumu ražotāju firmu ieteikums, tātad tā ir koncentrācija, ekspozīcijas laiks un piemērotiem darba apstākļiem to pielietošanā.
Nevajadzētu būt tā, ka visa dezinfekcijas līdzekļu šķīdumu gatavošana notiek vienā telpā, kur tiek veikta endoskopiskā izmeklēšana. Tāda lieta galīgi nav pieļaujama. Rentgenoendoskopiskās diagnostiskās terapeitiskās metodas kļūst aizvien sarežģītākas. Tas pagarina izmeklējumu laiku, palielina staru slodzi, un visiem rentgena kabinetā strādājošam personālam ir jābūt individuāliem dozimetriem. Rentgenoloģisko izmeklējumu laikā obligāti jālieto speciāli starojumu aizsargājošie tērpi. Un strādājot ar asiem instrumentiem, injektori, biopsija knaibas, rādāt un tam līdzīgi, personālam sevišķi jāuzmanās no traumatismu. Tā kā endoskopijas tiek veiktas neatkarīgi no pamata saslimšanas, ir iespējas inficēties ar zinām vai nezinām infekciju, piemēram, hepatīta B, C, tuberkulozi un citi. Īpaši liels inficēšanās risks saistās ar panktogrāfijām, ERHP, terapeitiskām endoskopiskām izmeklēšanām, kā arī tā saucamie riska pacienti, infekciju nesētāji. Un endoskopija personālam ir jābūt vakcinētam pret sērumu hepatītu, difteriju saskaņā ar visām likuma prasībām. Strādājot endoskopiju nodaļās, personālam ir stingri jāievēro individuālos darba drošības pasākums, un tā obligāta ir individuālo aizsargu līdzekļu lietošana, ir obligāta vienreiz lietojamie cimdi, cepurītes, aizsargbrilles, maskas, lai aizsargātu arī acis no asins vai organismu šķīdumu iekļūšanas instrumentu apstrādes šķīdumiem. Endoskopija personāls nepārtraukti atrodas riska zonā. Un te es mēģināšu pārskriet ātrāk tādai tēmai, kā par darbā notikušo nelaimes gadījumu izmeklēšanas kārtību. Katrā struktūra vienībā, stājoties darbā vai mainoties noteikumiem, katrs darbinieks iziet darba drošības instruktāžu. Un darbinieks ar savu parakstu apliecina, ka viņš ir iepazīstināts, izpratis un uzņems pilnu atbildību par atbilstošo instrukciju un rīkojumu pildīšanu vai to nepildīšanu. Ja noticis ir kāds nelaimes gadījums, piemēram, varētu būt sadūrušies ar injekcijas adatu, tas varētu radīt inficēšanās varbūtību, tad jārīkojas ir atbilstoši katras iestādes iekšējās kārtības noteikumiem atbilstošajā jautājumā. Uzreiz pēc nelaimes gadījuma dokumentāli jāfiksē esošā situācija nelaimes gadījuma vietā. Darbiniekam, ar kuru noticis nelaimes gadījums, ja viņa veselības stāvoklis to atļauj, nekavējoties par to ir jāziņo tiešajam darba vadītājam vai citai personai, kas viņu aizvieto. Pēc medicīniskās palīdzības saņemšanas 2 dienu laikā ir jāuzraksta paskaidrojums par notikušo. Tālākā rīcība ir saskaņā ar nolikumiem, kurā darbinieks strādā. Sev vēlamo informāciju var apskatīt interneta saitē, ko jūs redzat, ministru kabineta noteikumu numur 413 ar grozījumiem un papildinājumiem. Tā kā endoskopiskā tehnika darbojas ar elektriskās strāvas palīdzību, svarīgi ir ievērot arī tādu lietu kā elektrodrošības instrukcijas. Un vispārīgie noteikumi strādājošie darba specifikas dēļ var tikt pakļaut elektriskā sprieguma iedarbībai. Elektroiekārtas drīkst lietot darbinieki, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu. Iepazīstināti ar instrukcijām un ir priekšstats par elektrostrāvas bīstamību, izgājuši ievadinstruktāžu un praktiski zina,
kā sniegt pirmo palīdzību šādos gadījumos. Elektroiekārtu remontu drīkst veikt tikai atbilstošs personāls. Un uzmanību. Atbrīvojot no elektriskos strāvas, jāievēro sevišķi piesardzības pasākumi, jo neuzmanīgi rīkojoties, elektrotraumu var iegūt glābējs. Atslēgt spriegumu, kamēr strāva netiek izslēgtas, cietušajam nedrīkst pieskārties. Tas ir pirmais. Ja? Atbrīvojot cietušo, var izmantot gumijas cimdus, sausu audumu, ādas jostu. Pārgriežot vai pārcērtot elektriskos vadus, izmanto instrumentus ar izolētiem rokturiem. Atbīd elektriskos vadus no cietušā ar izolētu priekšmetu, atraujot cietušo aiz apģērba, ja apģērbs ir sauss. Nekādā gadījumā nesniegt palīdzību, kamēr uz cietušo iedarbojas elektriskā strāva. Pie elektrotraumas sniedzot palīdzību jāievēro daži pamatprincipi. Vispirms jāatbrīvo cietušais no elektriskās strāvas, tātad ir jāpārtrauc šīs strāvas ietekme. Ja nepieciešams, tūlīt sāk reanimācijas pasākums, pirmā palīdzība un jānodrošina simptomātiskā ārstēšana. Jāziņo vadītājiem un jāsniedz rakstisks ziņojums. Pirms lietošanas iekārtas vienmēr vizuāli jāpārbauda, jo vakaros apkopēji vai citi darbinieki var mainīt aparatūras vietas. Kāds cits varētu darboties pēc tā? Neaiztikt ar rokām atkailinātos vadus, kas varētu būt zem sprieguma. Šīs it kā ir tās lietas, ko mēs visi zinām, bet nekad nav par ļaunu to visu atkārtot un atkal mazliet iegaumēt un saspringt uz šīm lietām. Vienlaikus nepieskārties ieslēgtu elektroiekārtu korpusiem, lampas, ventilātori un zemes savienotajām ēku metāla konstrukcijām. Neslaucīt putekļus ar mitru drānu no ieslēgtām elektroiekārtām. It kā visi zinām, un tomēr es pieķeru reizēm personālu pie šādām lietām. Jā. Elektroiekārtas sākumā ir jāatslēdz, kā mēs to zinām, pieturot kontaktligstu, nevis velkot to kontaktu ar visu šņori laukā, un tad lido gan tā kontaktu šņore ar visu kontaktu ligstu laukā. Ja? No sienas izlidot tātad pilnīgi visu un jāsauc elektriķis, lai maksimāli atkal visu to atjaunot. Aizliegts lietot ar bojātu izolāciju, absolūti aizliegts lietot bojātu iekārtu un jānovieto tālāk par 0,5 metriem degt spējīgus materiālus. Aizdegšanās gadījumā elektroiekārtu dzēš tikai ar ogļskābes vai pulveru ugunsdzēšamajiem aparātiem. Par visiem bojājumiem, protams, tūlīt ir jāziņo. Ja bojājums var apdraudēt dzīvību, jānodrošina, lai tai vietai netuvotos cilvēku. Un ugunsgrēku gadījumā pārtraukt darbu, izsaukt ugunsdzēsējus, ziņot vadītājiem, brīdināt citus darbiniekus par situāciju, ievērot personīgo drošību un veikt visus pasākumus ugunsgrēku dzēšanai. Darbs ar biroja tehniku, visas atbildes endoskopiskās tiek veiktas ar datoru. Tas ir ikdienas darbs. Tātad zinām arī pamatprasības, stabils pamats, nenovietot radiatoru citu sildītāju tuvumā, nepakļaut mitrumam, lai netraucē vadi pārvietoties, lai neaizķers kāju un mēs krītam un dabūnam dažādas ķermeņa traumas. Un ieteicams, protams, neizmantot sadalītus pagarinātājus
un ievērot visas brīdinājumu zīmes, kuras ir uz iekārtām. Nenokraut iekārtas ar nevajadzīgām lietām. Un pēc darba ir svarīga lieta arī šīs iekārtas izslēgt saskaņā ar iekārtas eksploatācijas prasībām. Aizejot no darba, rīkojieties saskaņā ar darba kārtības noteikumu prasībām. Paldies par uzmanību!